skatītāji. Ļoti savādi sajūta runāt kameras priekšā, mūžību neesmu to darījis, bet ir patīkama ziņa. Es tūlītās kāpju transportā, dodos lidostu, lai jau pēc dažām stundām mestos savā neprātīgi tālajā ceļojumā uz Ķīnu. Nekad neesmu bijis Āzijas pusē. Es domāju, tas būs totāli interesanti. Paldies Bitē un Huawei par doto iespēju apskatīt. Tālas vietas būsim Hongkongā, būsim Šenžeņā, būsim Šanhajā šīs nedēļas laikā. Plānoju veidot arī kaut kādā mērā arī video, tātad esmu apkrāvies ar kaudzi dažādiem gadžetiem. Filmēsim, kā tas izskatās, kā tas izklausās un cerēsim, ka varēsim nofilmēt ar kaut ko baigi interesantu kaut kādās konkrētās Huawei izpētes centros, rūpnīcās varbūt. Parasti jau viņi gan neļauj neko tur baigi filmēt, bet redzēsim to itās. Tātad pavisam noteikti man pat vēl bikses nav piemeklētas, bet paliekot tēgrekla miljonus var sakrāmēt somā. Un paldies visiem par uzmanību. Gaidām nākamo video. Skrienam tālāk. Ačā! Pusotra stunda Rīga, Maskava, Šeremetjevo lidosta, piece of cake. Nekas traks nebija. Tādi mazie lidojumi ir pierasta ikdiena, teiksim, tā pēdējo dažu gadu laikā. Bet tagad esmu nonācis Šeremetjevo lidostā. Tā gan nav pirmā reize, kad es šeit esmu, bet joprojām viss izskatās diezgan dīvaini. Pilns kaut kāda amerikānisku nosaukumu, kas mēģināti lokalizēt krieviskā mēlē, krieviskā mentalitātē. Ļoti amizanti skatīties, protams. Tagad mēs esam pie 57. geita, diezgan netālu kaut kādā riktīgi drūmā, tumšā stūrītī. Un pēc minūtēm 10 sākas mūsu iekāpšana reisā nākamajā, tad Maskava, Hongkonga. Tas lidojums būs kaut kāds, man liekas, 9 stundas ar kaut ko. Tas normāli tāls lidojums. Pamēģināsim no sākuma kaut ko parakstīt, pamēģināsim kaut ko padomāt, bet tad, es domāju, kaut kāds aliņš varbūt un jāmēģina gulēt, jo tad mēs atlidojam un mums ir uzreiz visu nedēļu plēnām ir skriešana no dažādiem notikumiem uz citiem notikumiem. Tātad nākamais video, jo runājamais būs no Hongkongas. Ja mēs veiksmīgi līdz turieni nonāksim. Novēliet man veiksmi, tāpat kā es novēlu jums patīkamu palikšanu. Paldies! Kādu mums tas vajag dod? Čibiņas. Sedziņa. Silta plīša sedziņa. Un Aeroflot podušečka. Beidzot esmu atlidojuši uz Hongkongu pēc mūsu aptuveni 9 stundu garā lidojuma. Izgulēties faktiski nesanāca. Es domāju, nevienam no mums. Dažs labs, cik tu gulēji?
Ati? Stunda? Stunda, jā. Stunda kaut kāda. Man arī aptien kaut kāda stunda sanāca kaut kā šoreiz. Tā vietas maz, tā kaut kā karsti, silti, augsti, un tad pēkšņi kaut kāda ēdiena atkal atnesa brokastis jau tā gulēšanas nebija. Bet tālajos reisos parasti arī nav. Atpakaļceļā mums būs lidošana no Šanhajas uz Frankfurtu, un tās būs 11 stundas. Man liekas, pat nepilnas 12 stundas. Tas gan noteikti būs diezgan traki. Bet tagad mēs esam lidostā joprojām Hongkongas. Esam tikuši pāri visām pārbaudēm, dokumentu, bez neviena komentāra, bez neviena jautājuma. Tagad arī tepat lounžā esam arī nomazgājušies, tur tās pabraukastosim, un tad mēs dosimies tādā mazā tā kā ekskursijā pa Hongkongu, un pēc tam mēs dodamies tālāk jau uz pirmo jau Huawei kā pasākumu demo centru. Tu jau redzēt, kas tur būs, bet noteikti arī filmēsim, rādīsim, stāstīsim, un vakarā, cik es skatos plānā, mēs dodamies jau uzreiz uz Šenžeņu. Tā, ka tur arī noteikti būs daudz kā interesanta. Viens interesants fakts, tātad pati visa Hongkonga vai daļa Hongkongas ir uz salas, vismaz lidosta pavisam noteikti ir uz salas. Un tad tā nosēšanās, vismaz pa stānu logu izskatās, ka mēs vienkārši laižamies jūrā iekšā, un tad tikai pēdējā momentā mēs tā kā tiekam uz skrējceļa kaut kāda. Tā kā, totāli interesanti, jā. Labi, vajag kaut kā ātri apēst, un tad jau skrienam tālāk. Čau, čau! Nu ko, uzkāpam pie Budas. Jābeidz braukāt ar liftu mašīnu un ēst burgerus. It kā nav baigi augstu, bet kaut kā elpa arī ir beigusies. Laikam vecums. Management to exchange or discuss the vision and end-to-end service for the future level. Le soleil s'est levé trop tard. Le soleil s'est levé trop tard. Sveiki! Izrādās, ka mēs nemaz Ķīnā nebijām, mēs tikai tagad esam Ķīnā.
Jo, kā izrādās, Hongkonga ir atsevišķa daļa, kas ir tā kā Ķīnā, bet tā kā nav Ķīna. Un, lai tiktu no Hongkongas tālāk jau uz, piemēram, uz Šenžeņu, kur mēs tagad braucam, bija jāpavada kaut kādas minūtes, nezinu, 15-20, tā kā, robežu kontrolē, par ko mēs pat Latvijā dzīvojot esam jau veiksmīgi aizmirsuši jau pēdējos daudzus gadus. Bet šodien mēs paspējām būt vēl tātad Hongkongā kaut kādā kalnā uzbraucām ar vagoniņu, apskatījāmies templi, Budu apskatījāmies, uzrāpājāmies augšā, un tad mēs bijām vienā tādā tikšanās, kurā Huawei stāstīja, kā viņi sadarbojas ar tādu mobilo operatoru Hutchison, kas ir viens no lielākajiem, otrais lielākais Hongkongā, ar cik? Miljons? Vairāk nekā miljons lietotāju? 2,5. 2,5 mobilo vai? 2,5 miljonus Hutchison president Hong Kong. Yes, 2,5 million. Jā, tad 2,5 miljoni lietotāju, un Huawei tātad nodrošina ļoti daudz pakalpojumus šim operatoram. Tādējādi viņi stāstīja vienkārši par šo kā veiksmes stāstu. Kā viņi gan infrastruktūru pārņem, gan zelžus, gan arī darbiniekus, teiksim, samācīja un tā. Tagad mēs beidzot dodamies jau iekšā Ķīnā jau, uz Šenžeņu, čekosimies viesnīcā, un laikam vakariņas būs mums, un tad jau diena beidzot, šī garā diena mums būs noslēgusies, jo rīt ir atkal jāskrien. Patiesībā visas nākamās 5 dienas mums būs vienkārši vienā skriešanā, bet toties būs interesanti daudz ko redzēt. Interesants fakts, šeit Ķīnā daudziem ir ļoti daudz mobilo telefonu. Tātad mums jau gide jau stāstīja, ka viņai pašai ir 2 telefoni, katrā pie tām ir pa 2 simkartēm, tātad 4 pieslēgumi. Taksistam, bet šoferiem, kas mums tagad vada apkārt, jau ir 4 mobilie telefoni. Es pieņemu, ka viņiem ir katrā arī pa 2 simkartēm. Ļoti aktīvi viņi izmanto dažādas WeChat aplikāciju, to pašu WhatsApp un vienkārši čata saziņas aplikācijas. Un mazliet kā meklē kaut kādu informāciju vienā telefonā, tikmēr čata otrā telefonā, runājas pa 3. telefonu. Tas ir traki, teiksim, mūsu sapratnē, tas ir kaut kas totāli jauns un nepierasts. Tāpat arī ļoti interesanti ir ar automobīļiem. Hongkongā pa lielam ir tikai Toyotas. Pie tam minivani Toyotas, tātad Alfardi, Sienas, kas Latvijā, man liekas, praktiski nav redzamas. Bet kā jau te minēja kolēģis no Huawei, tad pašā Ķīnā tātad auto būs savādāki. Un, ja te mēs paskatāmies, jā, jau mazliet savādākas tās mašīnas arī parādās. Tāpat viņš baigi interesanti arī stāstīja, kas tad ir ar tām ķīniešu zīmoliem auto, kāpēc mēs viņas neredzam. Hongkongā neredzam, tāpēc, ka palielam ir Toyotas, bet lielajās pilsētās tātad ķīniešu paša zīmola kā Geely vai tam līdzīgi īsti nav izplatīti. Tas ir vairāk tā kā lauku reģionos. Lūk. Bet, protams, viņš arī pieminēja, ka ir diezgan sarežģīti, ļoti sarežģīti ārzemju kompānijām atvērt pārstāvniecību Ķīnā. Ja, piemēram, automobīļu gadījumā, tātad, ja tu vēlies veidot mašīnas šeit vai pārdot mašīnas, to tās ir jāražo šeit, un 51% uzņēmuma, tātad, kas šeit Ķīnā būs, ir jāpieder ķīniešiem. Traki, bet atkal tirgus ir tik milzīgs, ka nepakļauties īsti nevar. Un mēs arī redzam, ka arī tam pašam Apple un arī citiem lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem vai nu ir liekta, teiksim, tā darbība šajā reģionā, vai kā Apple gadījumā vienkārši ir dažāda veida ierobežojumi uzlikt, un tad nākas maksāt vai investēt noteiktas milzīgas summas, lai vispār varētu darboties šajā lielajā un kārdinošajā tirgu. Tā, dodamies tagad tālāk uz viesnīcu, un tad jau vakarā skatīsimies, vai vēl būs spēks kaut ko pastāstīt jaunu un interesantu. Čau, čau!